Mīļās zivis decembris pēdējais gada mēnesis. Palūkosimies, ko taro kārtas saka par to zivs zīmēm. Zivi šajā mēnesī būs savā amplua. Viņas sapņos, viņas veidos vīzijas, viņas atpūtīsies, viņas būs radošas. Viņas nemēģinās piespiest pasauli griezties ap sevi, bet viņas mēģinās iekļauties pasaulē un būt pasaules daļā un būt notikumu daļa un tāda. Šī kārta tāda ar siltu samierināšanos un ar izbaudīšanu to, kas notiek apkārt, to, ko nes man apkārtējie notikumi. Es to mēģinu nolasīt ar pieņemšanu un prieku. To, ko dod mans ķermenis, es par to priecājos un ko tas rāda, un iespējams tas ir tvirts, un es peldos āliņģi, un iespējams es esmu uzsācis augstās peldes, vai esmu uzsācis kādus citus rituālus, vai spā apmeklēt. Jūs redzat, cik ļoti šis ķermenis ir saistīts ar dabu, ar ūdeni, ar apkārtējo vidi, un ja jūs to neesat ieplānojuši, jums taču ir vēl laiks padomāt par to, ja? Kā būtu, ja būtu? Varbūt tie ir pirts apmeklējumi, varbūt tas ir baseina apmeklējums, jebkas, kas jūsu ķermeni iegremdē ūdens stihijā. Jo ūdens stihija ir jūsējā zivis, jūs taču zināt, ja? Darbs. Darbā viss arī tādā lēnā, maigā, nesaprotamā gaisotnē. Darbā daudzas lietas tiek risinātas tā kā no aizkulisēm, tā kā bez skaļiem vārdiem, bez aktīviem paziņojumiem, bez tādām straujām darbībām, un tajā pašā laikā ir tāda sajūta, ka viss lēnā garā mainās un grozās kaut kādā īpašā, neredzamā, nesaprotamā veidā. Jā, lai jūs nebūtu pārsteigti par to, šis mēnesis var atnest kaut kādu informāciju, kura ir slēpta. Te var būt kāds noslēpums, te var būt kāda lieta, ko jums nestāsta darbā, ar ko jūs īsti, informācija, ar kuru jūs nevarat dalīties, kuru jūs nevienam nevarat stāstīt, bet vēl jau vairāk grūtāk to ir paturēt pie sevis, ja tu nevari izpaust. Ja? Tad tā ir darbības, ko es īsti nevaru izpaust citiem cilvēkiem un nevaru stāstīt. Tāpat šī kārtas var nozīmēt to, ka jūsu darba vietā ir kāda sieviete, kas ļoti labprāt vērt intrigas par labu sev, kas virza galvenās darba figūras, ja, priekšniecību sev izdevīgā veidā. Jāskatās, cik viņa ir draudzīga šī enerģija jums. Ja, tā kā esiet varbūt mazliet uzmanīgi, jo šī kārta saistās arī ar datu pazušanu, ar informācijas noklīšanu, ar kaut ko, kas pazūd, ja, un tad, ja jums ir svarīgas lietas, tad pieskatiet viņus mazliet rūpīgāk šajā mēnesī. Tāpat viņi var runāt par kaut kādu datoru izdzišanu, ja, neaizmirstam, ka pašlaik ir retrogradējis Merkurs, kas var radīt visas ķibeles ar datortehnikām. Saglabājiet visus savus failus, mīļās zivtiņas. Ģimenes dzīve ir attiecības. Attiecībās tāda noslēpumaina gaisotne, zivtiņiem apkārt tāds noslēpums sāk virmot, ja, tā kā gribas darīt kaut ko sev par labu, vilkt to deķi vai segas pusi uz savu pusi, uz sevis vairāk un iegūt vairāk labumus no partnerattiecības sev nekā citiem. Dažām labām zivtiņai tas būs vēlme nestāstīt kaut ko, nerādīt kaut ko partnerim, paturēt pie sevis. Mēs nezinām, kādi ir nodomi, ja? Kādēļ ir tāda vēlme nedalīties. Ja? Tad viena puse tā varētu būt arī vēlme pasargāt savu partneri no nepatīkamas informācijas, ko es negribu uzkraut viņam, ja? Bet no otra puse varētu būt tā, ka man ir kaut kāda patīkama informācija, ko es nevēlos dalīties ar savu partneri. Tā kā skatieties, noslēpums virmojums apkārt, ja? Tas ir uz tādas robežas, ka jūs negribot, tomēr varat izpļāpauties un izstāstīt pārāk daudz. Tā kā šeit ir tāda robeža, interesanta robeža starp labo un netik labo. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas iesaka labāk izvairīties no svešiem cilvēkiem, tādēļ, ka no svešiem cilvēkiem tiešām mēs varam sagaidīt daudz tādas lietas, ko mēs negribētu. Ja? Šī ir zagļu kārtas patiesībā, tas nozīmē, ka tā ir tāda kā
Arī fiziska apsakšana, tā var būt, ja, kas mums ir jāņem vērā. Tas, protams, ir saistīts arī ar parastu partnerību, arī tad, ja partneris mums ir zināms, ja, ka viņš paņem kaut ko vairāk nekā viņam pienāktos, ka viņš iznes no mājas kaut ko vairāk, vai nu informāciju, vai lietu, vai kaut ko, ja ko iznes un pastāsta kādam, ko mēs bijām vienojušies, ka mēs nerunāsim. Bet, ja tas ir svešs cilvēks, tad tiešām šī kārta liek dubultā uzmanīties no jebkuras informācijas, ko jūs pasniedzat citiem cilvēkiem par sevi, ko jūs parādat par sevi. Ja? Tā kā te vajadzētu labāk būt tādam pārmēru, nodrošināties vairāk nekā vajadzētu. Un padoms. Padoms ir... Baudiet to, kas jums ir. Baudiet to, kas jums ir. Baudiet realitāti, fizisko pasauli, jūsu komfortu, jūsu ērtības un nepiniet intrigas un nedomājiet visādas tādas manipulācijas ar citiem cilvēkiem. Nemēģiniet atklāt noslēpumus. Izbaudiet vienkārši kārstu tēju ar citronu, siltu pledu, kamīnu un suņa klātbūtne vai kaķa klātbūtne blakus. Tas ir vērtīgākais no viss, kas šajā mēnesī iespējams notiek. Tāds, lūdzu, ziltiņas ir jūsu mēnesis taro vēstījuma ziņā, un tad izmantojiet to sev piemērotā veidā. Uz tikšanos!